Nu ko, sākam! Redzēji, ko? Es atradu savā mazajā pultīņā visādas efektus. Tur ir šitāds un tur ir... šito mēs izmantosim. Te ir aplausa eglītim, vai ne? Te ir... Okay. Nu, reti tādas uzreiz tādas savādāk sajūta, it kā tu patiešām būtu kaut kādā īstā šovā, īstā podkāstā. Šis jau nav neīsts podkāsts, šis ir pavisam īsts eglītis sēž pie mikrofona, pavisam īsts eglītis runā visādas muļķības, un es domāju, ka mēs varam sākt. Es biju nokavējies, es esmu nokavējies, un es iespējams kaut kad nākamnedēļ atkal būšu nokavējies, bet man ir attaisnojoši iemeslojoši attaisni, bet par visu pēc kārtas. Man patīk. O tā, Klau, es gribētu sākt ar Nākam jālūdz piedošanu kaut kādu Dievu priekšā. Ak, Dievs, par ko es esmu nogrēkojies? Dievs, es zinu, ka es esmu grēcīgs Dievs, bet es neesmu pelnījis tādu sodu. Kāpēc tu mani sodi ar jauno Prātu vētras albumu? Kāpēc tu atkal sodi mani ar jaunu Prātu vētras albumu, kuru man bija 2 reizes jānoklausās? Es nezinu, kāpēc es to izdarīju 2 reizes, jo vienreiz es noklausījos, domāju, nesapratu, tiešām tas ir tikai ar mākslīgo intelektu radīts albums. Un tu noklausies 2. reizi un saproti, jā, tas ir ar mākslīgo intelektu radīts albums. Un pat mans kaķis saprata, ka tas ir sūds, jo viņš mēģināja pārgraust stacionāru austiņu vadu. No stacionārām austiņām, es domāju, tās, kas te taisno pie tās pults ir pieslēgts. Viņš mēģināja pārgraust vadu un neklausies to sūdu. Es esmu par jaunu, lai tu mirtu. Kas mani baros, kas mani ārā vedīs, kas mani visādi kaķu lietas, te visādas man pirks un visādi čužinās un apbužinās un pielūks man, kā jau kaķim pienākās. Nē, saimniek, tu nedrīkst nomirt vēl. Viņš nepārgrauz to vadu. Es izdzīvoju, bet es vairāk Prātu vētras albumu negribu klausīties. Jā, tik tālu par Prātu vētru, Dievs ar viņiem, bet tad kas šeit notiks? Zin kā, te būs tas pats, kas parasti eglītis ik pa brīdim ieslēdz mikrofonu, lai parunātu par aktuālām lietām, lai pasmietu pats par sevi, lai par citiem iesmietu, cīnismi, ironija, sārkasms, lai mēs paši sevi, lai eglītis pats sevi neuztvertu pārāk svarīgi un nopietni esam, lai arī, mēs visi, kas klausās, kas esat šeit sanākuši, paldies visiem jums, kur klausās, kur atbalsta, spiediet laiku, šērojiet, šis iet gaisā šos 8 kanālā, šos 8 iespējams būs atpakaļ, bet ne ātrāk kā rudenī. Tas vēl viss ir pārāk, beidziet man to prasīt, ja? It kā kāds to būtu prasījis man. Izņemot Maksims pārdevēju, kas ir. Labi, tātad eglītis ir šeit, lai mēs parunātu par visādām lietām šajā reizē. Es biju izbraucis, es jau te pagājušajā reizē kaut ko čīkstēju un priecājos, cik tai vanni gūtu, ka tur negaidīts ceļojums ir paša Dieva deju stundas no paša Dieva, tad es te nedēļu dejoju Vidusjūras krastā, un jūs domājat, tā ir sagadīšanās, ne? Zin kā, aptīrīt to pulksteņu veikalu, tie, kas to izdarīja, tie čaļi nav atrasti, un pēc dažām dienām eglītis jau Vidusjūras krastā. Sakritība, ne? Padomājiet 2 reizes. Tātad, lai mēs paši sev neuztver pārāk svarīgi un nopietni, esiet sveicināti, paldies visiem, kas atbalsta, spiediet laiku, to jau es teicu, atkārtojos, un tātad aiziet. Sāksim ar to, ka ir es šajā reizē par atskaites punktu gribētu ņemt 4. māju. 4. mājas, jā. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena. Un tie nav nekādi baltā galdauta svētki. Es saprotu, ka baltā galdauta svētki ir foršs koncepts un tā tālāk, bet zini, kas ir, ja tu balto galdauta svētkus uzskati par īstiem svētkiem un nevis 4. māju uzskati par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, tu esi lauks, kā teica tas kuilis no tā fitness kanāla TikTokā, kurš tur visu laiku staigā un saka, jā, tu šovakar dzersi, tā tu esi lauks. Zini, kas ir mīļais, toreiz lauks, ja tu 4. māju sauc par baltā galdauta svētkiem. Un es paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka nevajag tā darīt. Tā ir, Eilānis atkārtoja, Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena. Eglītī runā patriots. Es esmu patriots, protams, bet ne tāds, kā tur ar prievītēm vicinātos un skrietos sarkaniem karodziņiem un vispārējo šito, jā. Bet baltā galdauta svētki, come on, pat Amerikā, kur iespējams ir visādi svētki, ir 4. jūlijas, tā ir, 4. jūlijas, un neviens 4. jūliju nesauc par, dzeltenā aizskara svētkiem vai pumpainā galdauta svētkiem vai piečurātā palaga dienu. Nav tāds, jā. Tā kā, beidziet to darīt, 4. mājas ir Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena, un ja jūs tā saucat, tad sīkajiem varētu rasties tāds diezgan greizs priekšstats par šiem svētkiem. Kas tie par svētkiem? Tur mēs pie Omītes aizbraucām, tur mēs pierījāmies ar pankūkām un zemeņu zapti un ko tikai ne. Nē, varbūt darām tā, ka turpinam saukt to, ka tie ir Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas svētki, atjaunošanas diena, kurā kā forša tradīcija ir galdautu, baltu uzklāt, tā svinīgāk. Tas būtu tā daudz cienījamāk un daudz foršāk, jā. Zini, kad vēl tu esi loks, ja domā, ka homeopātija strādā. Godavārds, šajā nedēļā kas notika? Vārds sakot,
bija tā, ka nomira Ilze Aizsilniece, Latvijas ārstu biedrības vadītāja, ģimenes ārste un uzmanība un homeopāte. Un šis man ļoti iekrita acīs, tāpēc, ka tad, pirms notika tas nenovēršamais, viņi zaudēja cīņā ar smagu slimību, tad vienmēr visur tika zināmā mērā uzsvērts, ka viņi ir ģimenes ārsti, ka viņi ir ārsti, ka viņi ir homeopāte. Un tagad, kad viņi ir aizsaulē, tad tas homeopāte ir kaut kur pazudus no infotēlpas. Man liekas, es tikai vienā kaut kādā portālā redzēju, ka vēl kāds atcerējās, ka viņi ir homeopāti. Un, protams, es tādu savā stilā cīniski Twitterī paprasīju, tas nozīmē, ka homeopātija nestrādā. Ka man tur viss kaut kas sit un ņemās un darbojās, un tur atspārni man visādos veidos, jā, un tad visādi tur pārsvarā tie ir visādi superkorektie, jā, visādi tie, kuri vai, ka tikai atkal tu kādu jūtas nesaizskārs, jā, visādi superpareizie, visādi anonīmie troļi, tie, protams, ir tonām un gāž visu kaut ko virsū. Plakanzemieši attiecīgi arī antivakseri, jā, kuri, tur viņi nomira no tā, nevis no homeopātijas strādā pats toiks loks un viss šitais, jā. Arī tie čaļi, kuri vārdu mediji rakstā ar garo mediji, jā, viņi arī raksta toaletē ar jā, visādas politiskās kaut kādas tur pabirs no bijušā Gobzem partijas. Starp citu, tā Gobzem partija man ienāca prātā, tā tiešām ir pati tāda homeopāta partija. Tur, teiksim, ir aktīvā viela, tas stulbums, jā, un tā sadalās uz citām partijām. Un stulbums izplatās. Tādā ziņā homeopātija, protams, darbojās attiecībā uz stulbām kartupeļu partijām. Tur nekā nevar darīt. Bet, ja homeopātija strādātu, es tiešām būtu lielākais fans tam, jā. Jo, iedomājies, tu nopērc cisternu ar kolu, tu nopērc vienu pudeli ruma, tu dažas pilienas tajā iepilini, volā, ballīte, jā, iedomājies ar vienu, tu visam ciemam var uzsaukt, visai pilsētai tu var uzsaukt ballīt, vai arī tev var to vienu pudeli un cisternu pietiek visam mūžam, kur tu apreibināties. Tas ir tad, ja homeopātija strādā. Tieši tas pats kā vecais joks par homeopātiju, kaut kad, ko es esmu jau kaut kur pieminējis, proti, čoms man piezvan no Ventspils, es tajā laikā dzīvoju Kuldīgā, čoms piezvan no Ventspils, un saka, Dievs, Egli, kādas man paģirs, nafik mēs vakar tā piedzērāmies un tā tālāk. Un es viņam saku, tev ir paģirs, nav problēmas. Aizej pēc brītiņa pie Ventas un pastrēp ūdentiņu, jo es te Kuldīgā Ventā iemetīšu vienu citramonu es tagad nopirkt nevaru, bet, teiksim, ibumetīnu tabletes iemetīšu, tu pēc minūtēm 5 aizēji pastrabies no Ventas savā Ventspilī ūdeni un, pasties tev paģirs, kā ar roku būs atņemtas, jā, tas tā būtu forši, ja homeopātija strādā. Ja kas, Lato Laps arī teica, kad es kā nabaks nosprākšu, tad par mani vispār neviens neatcerēsies. Un man šitas iekrīt ļoti acī, jo Laps vispār, tas, kurš Lato Laps ir tāds viltīgs dzīvnieks, jā. Teiksim, pagaidām viņš varbūt uzskat man par kretinu, viņš domā, reku, es Lapsā, Lato neesmu lielākais kretīns internetā, reku, Eglītis, tas ir vēl lielāks kretīns, fiziski garīgais muļķis un tur kroplis un kas tikai ne. Bet, zin kā, man liekas, ka Lato Laps ir hermafrodīts, kurš pats ar sevi kopājās, un tad viņš visus tos troļus arī dzemdē, kas ir pilns internets. Un tas ir tās čalis, kuram tūlīt, es nezinu, kaut kāds, teiksim, par vienu cilvēku viņš tā kā ir viņa pusē, bet nākamajā brīdī viņam kaut kāds Trumps vai Putins ieskaita naudu, un viņš jau drukā grāmatu, jau kaut kāds ķēngs, tur atkal kaut kāds iznireļus uz nureļus, un ko tikai viņš tur ne, un vienotības vēzi. Tas ir tas čāls, kurš man nosauc tur kaut kādā sliktā vārdā. Piedīrsas, labi, es pat īstenībā tam visam nesekoju līdzi, es tikai redzu, ka Twitterī atkal ik pa brīdim parādās kaut kāds tāds eglīts kaut kas ir piezīmēts, un tur vidējais pirkstiņš emoji ir atsūtīts, domāju, labi, ņematies, lai jums miers, es pat nesekoju līdzi. Bet, ziniet, kam es sekoju līdzi jūsu komentāriem te pagaidām YouTube vidē. Jā, starp citu man prasīja, vai būs Spotify un vēl kādā šajā te vietā, kur šos te podkastus var publicēt. Gan jau būs Spotify, man šķiet, tur vajadzēja vismaz 4 ielādēt, lai viņi tur varētu tad klausīties, izdomāt, vai tas atbilst mūsu noteikumiem, vai tas eglītis ir vai nav lielāks kretīns par Lapsu. Ja ir, tad mēs viņu laižam, ja nav, tad mēs arī viņu laižam. Šis ir 4. pēc kārtas izlaidums, 4. epizode, un es domāju, ka kaut kād būs, man tikai, kā saka, jāatcerās, kā tur vispārreiz varēja tur ielikt iekšā kaut kas, un tā visticamāk tas būs Šova 8 kanālā, jo, es jau teicu, ka jaunu kanālu nav baigi jēga taisīt. Atkal vēl viens jautājums no dzīvu cilvēku, kas notiks tad, ja Šovs atgriezīsies, vai šīs paliks, es saku, es nezinu, redzēsim, kas un kā būs, bet katrā gadījumā, ja es kaut ko runāšu, tad tik un tā tas būs Šovs 8 kanālā, tā kā Eglītis sagājas podkāstā, tas ir vēl pagaidām man tāds side projekts. Labi, jūs komentāri tātad pie epizodes Foršās brilles. Tā, Didzis B saka, lielisks podkāsts, paldies, Didzi.
Inita Jurjāne pie visiem raksta mums, ka ir svētki un ir forši. Paldies, Inita, ir prieks, ka tu esi kopā ar mums. Nu, tā kā paliec kopā ar mums, jā, tā. Jānis Klabs saka, tieši tā, talka ir blefs, nekad nepiedalos man ikdienā kārtība. Tas uz to pagājušajā reizē, kad es teicu, ka, es arī nepiedalos talkā kā tādā. Jānis arī piebilst, man patīk cīnisms par realitāti un ironiju par notiekošo. Paldies, tāpēc mēs esam šeit, tāpēc jau es teicu, mēs pasmiesimies, lai mēs neliktos paši sev pārāk svarīgi. Jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka cilvēks pats par sevi spēj ierēkt, un ja tu nespēj pats par sevi ierēkt, tad tu esi lato laps, jo tu vari dirst visiem uz galvas, un tikko tev kāds uzbrauc, tu tāds uzmet lūpu, nobloķē viņu visos internetos un tā tālāk. Jā. Neesi lato lapsa. Tā. Elvis ir atrakstījis. Tev nav nekāda pierādījuma, ka tas ir Aivs aizpurs. Es te runāju par to bildīti. Elvis ir gan. Paskaties bildē. Tas esi tu. Es zinu. Par vienu Rolex pulksteni. Es nevienam to neteikšu. Jānis Pilmans saka, varbūt tas nebija Bomzis, bet Brēmaņa un Sūdverēnās varas telts. Tas ir par to Maksims Bomzis, kurš tos nakšņoja. Varbūt, bet viņam nebija tur tas Brēmeņa un Sūrenās varas logucīts virsū. Varbūt viņš bija kaut kur, zem apenēm uzlīdz tos logucīšus un saka, es paklusot tik un tā nodarbojos ar politisko reklāmu un Maksim par to nenojaušu. Varbūt, es nezinu. Tālāk, tā Sarma Strausa saka, piedod Eglīti, bet lamāt Trumpu jau kļūst bezgaumīgi. Neesi tak tik naivs, lai ticētu, ka viņš viens pats nosaka visu ASV politiku, un gan jau stilistu komanda arī viņam ir, lai norādītu, ko ģērbt katrā pasākumā. Tādā gadījumā tie stilisti ir idioti, teiksim tā, ir dreskots, un nevar pateikt uzvelc klaunu tērpu, ja? Bet blogs podcasts Lamers ir labs un rosina vienu otru domu. Paldies! Jā. Par Trumpu es pilnīgi piekrītu, ne jau viņš vienīgais idiots, viņš jau sevi ir novācis visus sev apkārt, riņķi tādas pašas, un tagad viņi tur, mums atliek tikai kaut kādā veidā pārdzīvot šos 4 gadus. Ja viņš tur galīgi nesapisīs planētu, tad es būšu ļoti pateicīgs viņam, jā. Viņš gan varbūt var mainīt konstitūciju un izdomāt, ka viņš grib iet uz 3. termiņu, bet kas mums atliek? Impeachments, es saprotu, nesanāk. Mums ir vēl gaidīt uz Trumpa impeachmentu, jo, kā jau teicu, viņš tur novācis visus savos apkārt. Kas mums atliek? Mums atliek gaidīt uz tādu nelielu infarktiņu, vai vismaz uz Osvaldu. Tā, Mārtiņš Bars saka, ar pulksteņiem Latvijas telpā šī ir 2. epizode. Bija kādreiz tāds jurists Rebenkovs un noziedznieki viņi nosita līdzi, paņemot prāvu kolekciju ar pulksteņiem, un tad ar pieminēt, ka gada rīta aizturēto nav. Jā, mēdz tā gadīties, diemžēl. Tā, un vēl komentāri pie, kur mums vēl ir? Foršās brīles, reku vēl pie Begimot modēm. Tas bija tāds tā kā ekstra, jā, Eglīts bija 2 koncertos. Tā, Jānis arī saka, es varu paklausīties Raimonda Paula, pēc brīža var klausīties Skyforger vai Gustavo. Es piekrītu, tā tas ir, varam klausīties, jo tu, gudrāks paliec, jo tu lielāku mūziku pieņem, visdažādāko mūziku pieņem. Viņš arī rakstīja, Jānis saka, es uz to koncertu neietu. Es nezinu, uz ko tu neiet, uz modēm vai uz Begimotiem, bet es ieteiktu aiziet kā uz vieniem, tā uz otriem. Ir forši. Tā, Juris Zariņš, atceries laikus Bedrē pie Doma baznīcas, Pēksis, Metaļugas. Es atceros Pēksis, es atceros Metaļugu, es nezinu, kas tā pa Bedra tur pie Doma baznīcas, īsti neatceros Mērmiks, es atceros slepeno eksperimentu, var sakot, arī kaut kā 90. gadu kaut kur tā, arī nepārāk skaidrā par to vecrīgas tur tiem pagrabiem mēs vazājies un pēc tam kājām gājis uz Pārdaugau mājās, jo naudas jau tramvajam pat nebija. Labi, tā, Maira Baradonovska saka, paldies lieliski, lai veicās. Paldies, Maira, mēs te esam, kā jau teicu. Labi, bet gribētu dzirdēt arī par mūsu Skyforger, kuriem arī jauna tūre, tās tā kā Stormgun 100. Zini, Stormgun, diemžēl es nebiju uz Skyforger, nav tā, ka es varu uz visiem koncertiem izstaigāt. Es būtu gribējis, bet iemesls bija cits, tāpēc, ka naktī uz 4. mēs lidojām uz vidusjūras, tos pulksteņus realizēt. Par to tad arī mēs tālāk runāsim. Tā, Santa Klaus saka, lietas biežāk lūdzu ir ļoti interesanti. Lūk, tas arī viss. Jā, mēs liekam biežāk. Reku, mēs esam klāt. Aiziet! Šis likam neapniek, ne? Jā. Ko? Tātad, pie kā mēs te nonācām, ja? 4. mājas. Esam lidmašīnā. Air Baltica mūs lidina uz Antāliju. Pirms tam rudenī mēs ar Turkish Airline lidojām uz arī, starp citus, kaut kur uz turienu. Jā, man liekas, ka uz Antāliju, protams, ka uz Antāliju, kur tad vēl var lidot, un tad tev tur ar autobusiem izmētā. Vārds sakot, pēdējā brīža piedāvājums, sieviete, man dāma sēdēja naktīs, tā kā pirms, es nezinu, Rīgas jaunā teātrā sezonas biļešu izpārdošanas vai dziesmu svētku biļetēm sēdēja tur, rēķināja kaut kur tur, tā kā biržā tur un īstajā brīdī čau, un nopirka kaut kādu ceļojumu. Kā lai saka, viņas lēmums, es tur bišķīt piedalījos, lēmumu man neko
nekur man nebija ļauts piedalīties, vienkārši es varēju kaut kā bišķīt finansiāli atbalstīt visu šo te trako ideju. Jā, par finansēju, protams, esmu dzirdējis diezgan daudz pārmetums, ka visi tie, kas brauc uz all-inclusive, ir vienkārši, tas jau ir par dārgo. Es jums laika gaitā parādīšu, ka tā nav. Mēs paskaitīsim naudu, es pakomentēšu, būs riktīgi inčīgi, ticiet man. Labi, tātad mēs lidojam uz to Antāliju. Un, zin, kas ir? Pirms tam mēs lidojām ar Turkish Airlines, kā jau teicu, un salīdzinot ar to, tad, teiksim, tad vismaz promceļš ar Air Baltica bija tāda bišķīta, tāda, sajūta, ka, ja negluži 15. trolejbusā, tad līdzīgi tāda, ka, kaut kas gratās un grab, un tur, nav tā, ka spārnis, teiksim, ļurkājās, bet es sāku saprast, kāpēc Air Baltica lidinies pēc nosēšanās daudz aplaudē, urā, ot šitā, te tā. Tādas ovācijas varbūt nav, bet līdzīgi. Jā. Jo tie publika ir tāda, kur viens otrs izskatās, ka brīnās, ka zeme ir apaļa, viņi ir nobijušies, viņi sēž, viņi skatās tur pa iluminatoru, viņi domā, mēs esam dzelzs putni vēderā, mēs 11 km augstumā tur tādā ātrumā braucam, viņš mums spļaus ārā, es ceru, ka viņš mums pa ceļam neizkakās un tā tālāk. Tiešām tie cilvēki brīžiem ir stulbi, atpakaļ ceļā bija tā, ka iekļuvām nelielā turbulencē, tas bija cits, bet arī Air Baltica lidaparāts bija šķīt modernāks, un pārējais vienkārši slājas priekš, un kapteinis savā nepiespiestajā lūdzu, palikt vietā runājos kapteinis. Un, zinām, tas čalis varbūt noreaģēja, un viņš apsēžās, bet tā dāma slāja tālāk. Un, zinām, sākās kaut kā tā turbulence, un, teiksim, lidmašīnā izslēdz gaismu, un tur visiem lūdzu piesparādzēties, var sakot, parastie drošības pasākumi, bet tā beiba vienkārši dur uz priekšu. Kur viņi gāja uzpīpēt, vai viņiem tur bija kaut kāda pietura uz pieprasījumu? Nafigā. Viņi ko domāja, tur izkāps, vai kas tur bija? Tad bija tā, ka stjuards bez mazāk kaut kādu spēku paņēma tādu konfū, viņi čā nolika vietā. Ne? Kā lai neaplaudēja tādi idioti salonā, tur jau es beigās jau sāku aplaudēt, ka pateicoties šitiem mēs nenogāzāmies vai kaut kā tā. Un zikā, es tā veiksmīgi biju ielādējis dažus podkastus, ko paklausīties lidojuma laikā, jo lidmašīnā jau nav tā, ka baigi daudz būt internetu, vai ne? Vismaz pagaidām. Un es klausos podkastus zinātņu vai muļķības par drošākajām vietām lidmašīnā, ja, par visādiem mītiem, par patiesībām, kas un kā lidmašīnas katastrofās notiek. Tā, protams, ir īstā vieta un īstais laiks, kad klausīties tādus podkastus, bet ir inčīgi un ir forši, un man nav bail lidot. Un zikā, izrādās, ka tādas drošākās vietas nemaz nav. Ja tu kritīs, tad tu tāpat būs lupatās, tā kā tu tur varbūt paspēs tikai, neko tu nepaspēs. Un zikā, tāds, kā lai saka, 911 vibes ir, jā, jo es ik pa brīdim paskatos telefonā, cik daudz atlicis lidot, un man telefonam ir tas ekrāns, tas screenshots ir fragmentīgs no Depeche Mode Black Celebration plates vāku, un ja tie, kas zina, kā izskatās Black Celebration, tad ziniet, ka tur centrā ir tas kā debesskrāpis, jā, un tam debesskrāpim gar malām ir tā kā sērlēntis, jā, un tas čalis, kas man sēž blakus trešajā vietā, kur tajā rindā, es pieļauju, ja viņš tur ik pa brīdim ielūrē manā telefonā, tad viņš tiesām sāk lēnām tur pārkustīties un domāt, ka tikai kas nenotiek, un tieši tā, es domāju, ka tas čalis tiešām ir tas, kas aplaudēs, kad nolaidīsimies, ja kritīsim jūrā, jā, ja zin kā. Jūrā jau arī forši tieši kā reizes lidoja pāri, tas jau gandrīz lidoja pāri kaut kādam tur ūdenim, un es klausos, ka tur sākā tur jūrā nosēsties, un ja tur spārnis tur ne tā nosēžās, un tur Hudsons brīnums tiešām ir brīnums, un tad, ja nē, tad tur kaut kāds sakot tāds diezgan interesanti lieta. Iesaku paši sameklēt zinātņu vai muļķības to epizodi, kur runā par šo te lidošanas drošību, mītiem un tā tālāk. Un es domāju, jā, tu iekrīt jūrā, vai ne, degoša lidmašīna iegāžās jūrā, tur haizīs, kas pasūtīs siltās pusdienas, un viss paši. Ja. Kaut kā tā. Tā kā es domāju, ka tie cilvēki, kas aplaudē, tad, kad lidmašīna nosēžās, viņi arī aplaudē, tad, kad pie bagāžas saņemšanas, kad tur uz tās slīdošās lēnas parādās pirmie koferi. Ja, ja par pozitīvo, tad Air Baltica, nebaro, tas nav pozitīvi. Kā lai saka, nē, tas nav pozitīvi, bet par pozitīvo ir tas, ka atpakaļ reisā mums bija Starlink internets, un es pat nezinu, ko darīt. Tagad tas Starlink internets, domāju, jāraksta mamma, hei, čau, es esmu lidmašīnā virs Turcijas, un man ir lidmašīnā internets, tu neticēsi, un mamma tāda, ko? Kas tas tāds ir? Internets ir lidmašīnā priekš kām? Jā, zinu, ko es darīju beigās? Es skatījos hokeju, kā mūsēji spēlēja. Tā bija pirmā diena, kad viņa hoķi čempionātā uzstājās, gāja uz ledus, un es lidmašīnā skatījos, un tas bija forši. Es redzēju, ka daudz veiču arī izmanto šo te iespēju un skatās telefonos vai laptopos hoķi, citas sēž savos tiktokos. Atsakot, ir forši, kad ir internets, jā. Bet, jā, tas ir pozitīvais. Negatīvais tas, ka tur nebaro, bet toties ir internets, bet tik un tā mēs tur, tiksim, 4. Maija brokastājam lidmašīnā. Protams, baigi sāpīgi ir tur
cik tur maziņu šotiņu par 9 eiro dzert, un tu saproti, ka tu tādu varētu kaut kādus vismaz tagad puspudeli paņemt, bet tu saproti, ka nē, varbūt nevajag. Tūlīt mēs nosēdīsimies un sāksim ceļu uz savus nedēļas atpūtu, un tur tu varēsi kost uz nebēdu, ko mēs arī darījām. Labi. Ko? Šito? Yes. Kāpēc Turcija? Tāpēc, ka man dāma ir varbūt tāda, teiksim, turku fane. Viņi skatās turku seriālus, jā. Viņi man stāsta, ka ir jāskatās tādi seriāli par tādiem cilvēkiem, par kādiem tu gribi kļūt, tādiem bagātiem, veselīgiem, laimīgiem, tur skaistiem un tā tālāk. Es domāju, tieši tāpēc es skatos Walking Dead, jā, visu šito. Tā kā, skaties tas, par ko tu esi tas, ko tu skaties, vai ne? Un, zin kā, man tādas idejas bija, par seriālus, es, protams, mājās redzu, ko viņi skatās, un tā, un tad man ir tāda sajūta, ka Turcijā sievietes, viss ir vienkārši supermodelis, ka tur visas varētu būt vienkārši pasaules, Miss pasauli jau tāds eksistē, jā. Bet realitātē ir bišķi savādāk uz ielām, jā. Realitātē tur nekas tāds nav. Tieši tāpat kā tie čāļi arī, jā. Ir tādi, es pamanīju, ka Turcijā tādi 2 tipi vīrieši ir viena tāda baigi pašpārliecinātie, tādi kungs ir deniņiem, jā, tādi pašpārliecināti, tādi, es gribētu teikt, sharp veids, jā, viņi tādi, vienalga, kaut vai viņš ir taksists vai pārdevējs, viņš ir reāli pašpārliecināts. Un tad ir tie glumie, panaču, ti kudā, tu pēc doktora izskaties. Tās tāpēc bija vienu vakar izgājām ārā aiz tā kurortu, kurortu, bet es to saucu par turismu fermu. Izgājām ārpus tās turistu fermas, un tu tāds, uzreiz. Tad čāļi vienkārši skatās uz tevi, turists esi, jā, un mēs ar dāmu vēl tā kā sapucējušies pirms vakariņām, aizjām tur kaut ko paskatīties apkārt, kas ir ārpus tās teritorijas. Tur nekas nav, tur kāzas ganās, tur ir skarbā realitāte, tur ir tā, ka tur ir saslietas būdings, un tur īsti Armani un vispārējie zīmoli, visi kopā vienā buķikā, vai nedabīgi, protams, par lēto, kas nemaz tik lēti nav, jā. Tāda Rīgas centrāla tirgus vibes, un pie katras sēž iekšā, un katrs tev tā kā uz bankomātu skatās un mēģina ieraut iekšā, reku pie manas visīstākās preces, un te ir vislabākās, un nāk klāt un saka, jūs tāds skaists pāris, es zinu, tu gribi nopirkt savai sievietei to šūbu, to norku vai vēl kaut ko. Tu pasties uz to šūbu norku, un tu nevar saprast, tas ir šūba norku, vai tas ir no kaut kādiem naktī pazudušiem turistu matiem taisīts kažoks. Tu gan vārds nezini, kas tas tāds ir. Tā kā es neieteiktu. Protams, ka visās malās ir krievu uzraksts. Protams, tas ir neizbēgami, un pie tam brīžiem tas krievu uzraksts ir diezgan, teiksim, tā nepareizi uzrakstīt, un brīžiem arī turku valodā liekas, kaut kas ir rakstīts, un saprot, ka tas ir turku valodā, bet tas, tā kā es zinu krievu valodu, man tas liekas krieviski, jā, es tur redzu kaša, es redzu koška, es tur vēl kaut ko redzu, kaut kāda tāda asociācijas ar krievu valodu, jā, kas tur bija. Činārs, jā, tas ir tā kā bečiks, vismaz manā bērnībā, tur, to izsmēķi par čināru sauc, jā, tur tāds činār, milzīgs veikals, izrādās tur pulksteņus tirgo, jā, tos, kas mēs aizvedām, jā, ko no tās vecīgas veikala, nevienam nesakiet. Lūk, un tā kā tādā vietā mēs tur bijām. Un tā kā nav tā, jā, ka ir šādi seriāli cilvēki, kaut gan es ļoti uz tiem gaidīju, bet es viņus nekur neredzēju. Diemžēl īstajā dzīvē tā tas nav. Vispār jau lidojumā arī tāds, mazliet stresa. Pat ne stresa, drīzāk tas ir tāds, ja mēs izmantojam tūroperatoru, kur dāma nekad nebija izmantojusi, un tad tā nevar zināt, varbūt jau izsēdi lidostā, un tālāk jau nav. Nauda ir iekasēta, bet tālāk jau nekas nav. Bet viss izrādījās baigi forši. Es vairāk baidījos par savu powerbanku, jo man jau bija pagājušajā reizē rudenī, kad lidojām uz Turciju, tur bija piedzīvojumi ar to manu powerbanku, jo tas bija tā kā, tu tur nevar saprast, man visu ir rakstīts 22,5, un tur skaties tu tajos noteikumos, un tur rakstīts kaut kāds 1000 reiz 2, var sakot, es to pārēķinu vienkārši kā vecs alkāns plastmasas alus pudelēs. Es saprotu, ka 2 litrīgās tu vari ienest, bet 1 2-litrīgo tu nevar ienest. Kā tad tas nākās? Man ir bišķīt lielāk par to 2 litriem tā powerbank, tur vēl rakstīts visu 22,5, tur kas tur kā, W, un domāju, vai kaut kas tāds, jā. Un es domāju, varbūt tagad man ir tā jākas nost, tas uzraksts, lai tur neredz. Bet nē, pofīgi neviens neko baigi nepamanīja, vispār pakaļ nedziedāju un izgājām cauri. Vienīgi, kas bija smieklīgi, Rīgas lidostā, kad gājām uz to bagāžas kontroli, tur kaut kāds resns neapmierināts vīrietis, tur sāka pļaustīties, ka tur
neapmierināts ar dzīvi, visi lido, viņam ir esmu sieva mājās, noteikti, jā, viņi te visi lido, viņam tik agri ir jāceļās un jāskatās, kā mēs visi tur kaut kur lidojām, un viņš, kustās, nav, ko te stāvēt, kustās, kāds jūs neredzat. Un man sieviete tāda pagriežās un klau, kā tu ar cilvēkiem runā, viņš tur rokas vicinot, kaut kur aizgāja atpakaļ. Nu, atsakot, žlobs, zin kā lopu kautuvē pieredze strādāt, nu, ko no viņa daudz var prasīt. Nu, un tad, nu, tā sanāk, jā, ka par to tad man karma sodīja, jā, mani, teiksim, izlases kārtā pasauc uz atsevišķu pārbaudi, un kaut kāds perverss vīrietis man tā apgrābstīja, kā man neviens nekad vīrietis nav apgrābstījis. Es domāju, ja es jutīšu viņa nipeļus tagad sev pie ķermeņa kaut kur, jo tieši tā tas izskatījās, viņš tieši tik tūl man grābstījās apkārt un meklēja kaut kāds, nezinu, narkotikas apkaklītē. Es domāju, es spiekšu, ko tu te iedomājies? Perversulis. Nu, gala beigās mēs ielidojam 20 minūtes ātrāk, aplidojam laikam sastrēgums vai pa taisno pilotu, zināja, kur var pa taisno pa kaut kādu ieliņu izbraukt, un, protams, ka cilvēki aplaudēja. Nu, tadām! Jā. Es domāju, ka viņi dažas dienas vēlāk tieši tāpat aplaudēja, kad ievēlēja jauno pāvestu, kamēr es tur gulēju un degradējos smiltiņās pludmalē, tikmēr ievēlēja jaunu pāvestu. Šis ir no USA. Atceramies, ka DJs Vanskārs vizītē pie priekšējā Vatikāna bija, un tur tas iepriekšējais pāvests tā kā nomira. Jā. Tad es vēl redzēju, ka Trumps bija publicējis savā kontā, kur viņš tur publicēja kaut kādā tai savā Trumperī, ne Twitterī, jā, tādu mākslīgā intelekta radītu bildīti, kur viņš ir sevi iedomājies kā pāvests. Nu, tāds idiots, kā tādu var ievēlēt par prezidentu, jā. Nu, vispār liekas, tās pāvestu vēlēšanas ir tādas, tā kā kaut kas tikpat jocīgs kā Miss Pasaule, vai kaut kas tikpat neiedzīgs, jo arī kā pāvesti, tā arī visas tās misenes, jā, ir par mieru visā pasaulē. Viņas visu laiku murgo, jā, es gribu, lai visi bērni ir laimīgi, lai visi kaķīši ir pēduši, un mieru visā pasaulē. Un šis čalis arī kaut kādā brīdī sāk runāt, ka viņam tur vajag mieru visā pasaulē un viss šitas. Tā kā mēs esam pie jauna pāvesta tikuši, bet cik es saprotu, melni dūmi nebija, tātad to melno pāvestu neievēlēja. Ne? Ok, aizbraucām mēs ar privātu taksi. Nu, ne jau privātu taksi, bet vienkārši ar taksi, kurš nē, vēlreiz. Ok, aizbraucām mēs uz viesnīcu, un tad iedomājas, tā viesnīca nav viesnīca, bet tas ir tāda vesela kuldīgas izmēra pilsētiņa, kur ir, koteģis un 3 stāvu, 2 stāvu mājas ar milzīgām ārkām, tā pēdiņās turku pieticība, tā kā tas viss ir forši, jā, tur ir maz cilvēku, kas man ļoti patika visā šajā degradācijā, tiešām tas ir forši. Es pirmajā vakarā pat tā kā, nērti jūtos no tiem apkārtējiem, tie apkārtējie pārsvarā ir apkalpojušais personāls, un viņi ir vairāk nekā tur sabraukušie. Un tāda sajūta, zin, tā kā, pirms kafejnīcas atvēršanas tu esi palaists iekšā un tā apkalpojušie tādi, jā, pak tūlīt, mēs vēl neesam īsti atvērušies, un tāda sajūta tajā viesnīcā. Labi, moldi, protams, ka tā nebija, tā sajūta tāda bija, bet viņi visi bija laipni, viņi visi priecīgi pakalpot, un nezinu, kaut kādā pēc dažām dienām, kad es jau biju galīgi degradējies, es jau domāju, ka es varētu varbūt gulēt pludmalē un tās Kazahstānas meitenes ar indiņām vienkārši man ēdienas tūķēt mutē, lai man pašam nav jākustina rokas, jo tās blaknes ir tādas, ka tu guli tik ilgi tajā pludmalē vienkārši neko nedari, ka tu sāc degradēties, tev vārdu krājums sāk pazust, tu aizēji, pat neaizēji uz bāru, tev atnāk apkalpojošais personāls un prasa, vai jūs ko vēlaties, un tu rāda viņam kaut kādu žests, ka iedzert, viņš saka, ok, protams, kā jāiedzer, jā. Nu, lūk, un tā tu vai peldēties, bet man nepatīk tur peldēties, man patīk peldēt, bet man nepatīk tā pludmala, tur ir 3 soļus priekš un pār galvai, un jo tā akmeņainā pludmala, man tie akmeņi nepārāk patīk, un cik es savās iedomās nāk no ūdens ārā, tā kā James Bonds, tā kā Daniels Kreigs tajā James Bond filmā, bet ne sūda realitātei, tu tur krīt gāzies, tu iesniedz priekšējo tiltu, tu tur rāpo neglīti, tad vilnis nāk un tev nogāžu. Oi, tas ir nesmuki kadri, jā, tā kā, meitenes stāv malā rēc. Meitenes vēl nebija atbraukušas, jā, tā kā tas viss. Bet vispār viss ir baigi forši, jā, tiešām tādās lietās vajag braukt, jā, privāts baseins, privāta pludmala, viss kā introvertējiem latvietim patīk, neviens ne tuvāk par 200 metriem, telpās ne tuvāk par 20 metriem, fermā viss ir ideāli, vienkārši superīgi, viss ir izgaismots, viss ir super tīrs un viss ir tāda mākslīga vide, tāda, tā kā turku seriālā, tiešām, tikai cilvēki neglītāk, jā, tāda kā es apkārt staigā. Tur, un tu domā kaut kādā brīdī, kas
kas te nav kārtībā, zini, jo kaut kādā tas viss ir pārāk ideāli, lai būtu īstenība. Un tev liekas, varbūt tas ir tā kā tajā filmā par Nikolu Kidmanu, kur tur kaut kāda robota visi tie bija tur, un tad viņi tur nogalināja visus tos sabraukušos, tu gaidi, kur ir White Lotus vibes, ja, kas te tagad notiks. Varbūt ir tā kā Soylent Green tajā filmā, kur izrādās, kā to zaļo ķēpu taisa no naktī pazudušajiem, ja, no cilvēkiem. Es domāju, varbūt arī izrādīsies kaut kādā brīdī, ka tās brokastis, tie super galdi, kas tur lūst un no pārpilnībā visādās veidos, ka tā nemaz nav Jāra Ribiņa, tā es negribu teikt, ja, tā ir pazudušā Ivana Ribiņa. Tu nevari zināt, ja, tādas aizdomas māc, jo visi ir pārāk forši. Viss ir pārāk ideāls. Starp citu par kokteļiem runājot, tas ir vienkārši, ziniet, kur ir sapņu un kokteļi? Nevis Rīgā. Tie nav nekādi sapņu un kokteļi. Sapņu un kokteļi, ja tur all-inclusive, tu vienkārši dzer, ko tu gribi, noskanē telefonā savu QR kodiņu, izvēlies kaut ko, un tad tev bārmenis nes, pat ne bārmenis apkalpošais personāls nes, un tad viņš saka, hey, maybe you want a double? Protams, ka es gribu double, vai ne? Ja labi gribētu, viņš tev ieliet arī triple, double trouble, viņš tev ieliet, vai ne? Bet, tad jau to pārāk ātri filmu pazaudēt, starp citu izdzērām tonu. Vismaz es izdzēru tonu, un tur laikam štīrīs savādāk, godavārds tur štīrīs savādāk, jā. Un tur nav tā, ka tur izdzer kaut kādas 3 kokteļus, bet tu dzer bezjēgā, tu jau brokastis sāc ar šampanieti, bet līdz tam mēs vēl tiksim. Lūk, tādas lietiņas tur ar tiem kokteļiem. Starp citu, kas iekrīt acīs, tur ir tāda, ka tie kokteļu salmiņi ir vecie labie, tie ir plastikāti salmiņi. Tie nav tie jobanie papīra salmiņi, ja, kur tu sūc kokteļu un, tualets papīrs aizgāja, tur visiem ekoloģija pilnīgi pie pakaļas. Visi ir tik daudz atkritumus, mēs tur saražojam, ka, bezmaz jābrauc uz zoodārstu tagad un jāpalūdz kaut kādām ronītim piedošanu, ka, piedodiet, tik daudz ir. Mēs slikti esam nodarījuši, tā kā tur tiem apmēriem skatoties, es domāju, tā turismu, tas, cik tur bija kaut kāda tur 13 hektāri, tas milzīgais plācens ar to ciematiņu turistu, tur tik daudz saražu atkritumus, cik tur varbūt tāda Getlingi kaut kādā laikā. Labi, es negribu spriest, bet katrā gadījumā tur vispār nospļauties visiem uz kaut kādām tur ekoloģijām, un ko tikai ne, tur viss ir super, ne ekoloģiski, neiekļaujoši vispārējais, ja tur smēķēt jebkurā vietā, izņemot telpā, tev neviens, ja tev nav pelntrauks, ja tur atbezinās apkalpošais personāls, skritulīt piebrauc. Un tā kā tas viss ir all-inclusive, tad, tiem čaļiem arī baigi nav par ko sūdzēties, bet tev tā liekas, varbūt vajag kādu dzeram naudu iedot. Un zini, kas ir? Mēs iedavām vienam čalim dzeram naudu, nākamajā dienā viņš vairs nebija. Mēs iedavām viņam kaut kādu 7 eiro, cik bija tur kabatās uz to brīdi. Un viņš vairs nav nākamajā dienā. Iespējams, viņš jau ir nopircis sev blakus to Grand Hotel, Palace Phoenix, Supremium Hotel ir atvērs, un tu nezini, varbūt viņš jau ir īpašnieks blakus tajā īpašumā tur kaut kur, kas tur notiek, jo tur nekā cita nav. Tur ir, kā teicu, tāda maza sūda pilsētiņa, tādām pusabrukušām ēkām, kur kāzas ganās uz ielas un kaķi visās malās, un tad ir tie super nereālās, tik tālu no realitātes atrautie ciemi viens pie otra, ka maz neliekās. Kā teicu, mēs vienu dienu izgājām ārā. Un zini, kāpēc izgājām? Tāpēc, ka, protams, ka Eglītis ir pamanījies pirmajā dienā apdegt, jo viņš nav paņēmis no Latvijas līdzi sauļošanās krēmu. Un viņš, protams, apdeg tā, ka tāds, vienkārši, kā lai pasaka, zini, tā, ka tas cīsiņš, ko tais aizmirsis krāsnī pārāk ilgi, un tad viņš tāds nogalini mani, apmēram tādā krāsā un tādā sajūtā kaut kur ir, vai kaut kādu veldzējušo krēmu. Es, protams, eju, jo tur ir uz tajā ciematiņā, tur ir veikals, kurā tu vari nopirkt visu kaut kādas lietas, un tu iekšā, un tu skaties, reku ir tas sauļošanās krēmu tūbiņi, tādi paši kā drogās. Un zini, cik paprasīja? 45 eiro. 45 eiro viņi paprasīja par to. Es domāju, es esmu pārklausījies, man tā automātiski krieviski daži vārdi radās jautājumos, ko viņi pateikt, bet es neprasīju kāds un kā. Jā, 45 eiro. Es domāju, nē, es tik ļoti apdedis es neesmu, tāpēc mēs izgājām aiz žoga, un aiz žoga aptiekā es nopirku par 7 eiro. Starp citu, tas krēms maksā drogās 5 kaut kur tā, jā, ja es pieļauju, drogas kartēm, tad vēl mazāk. Lūk, un tā es tur tiešām guļu un degradējos, un ik pa brīdim palas kaut ko internetā, kas labs notiek. Un ziniet, kas notika? Notika 9. mājas. Jā, 9. mājas, starp citu, es domāju, ka 9. māju varbūt tur kaut kā gribēs svinēt, jo krievu valoda tur skan visās malās, principā 90% no apkalpojošā personāla tur runā krievu valodā. Visi tie Kazahstāns un
Kirgīzi un Kazaki, jā, tur pārsvarā, un tie runā krieviski, tie visi saprot krieviski, un es domāju, ka tūlīt būs kaut kāda, zinu, visi šitie Tagīla, jā, tur visi tie možu povtarīķi, un tur kaķušu dziedās, un visi šito, nē. 9. mājā tur tikai viena kaut kāda tarakāna mātīte bija piesprauda uz to sūdu, to Colorado lentīti kaut kur. Un tāpēc viņi varbūt sēdēja restorānā stipri vientuļi, jo, man liekas, pat vīrs domāja, nē, atkal tāda dumjā sieva uzliku uz to, nē, es izlikšos, ka es viņu nepazīstu, ja es ēdīšu restorānā kaut kur citur. Nu, lūk, un tad par 9. māju, ko es tur guļot palasīju, es redzēju to Brieža interviju, bišķīt paskatījos kaut kāds fragmentus labākos atsaldētākās frāzes, es redzēju, ka Briedis tur čīkst, ka viņš grib tomēr krievu valodu, kā otro oficiālo valodu Latvijā, ja. Viņš ir nobijies no Putina, viņš baidās, ka viņš kaut ko pateiks, un atbrauks Putins un viņu, nezinu, sados viņām pa muti, nu, ko var teikt, nu, grūti klausīties garīgo invalīdu. Tāda es redzēju, ka visi tie tarakāni ar Pižģu Krosļakovu priekšgalā bija Salaspilī sabraukuši. Rosļakovs bija sapucējies, tā kā uz 6 bērēm iet paēst, jā, viņam bija nēķis rokā, iespējams, viņš tās bija nospērs kaut kur kapos tur bat un gājuši Danoku bildināt, es nezinu, un viņi tur bija kaut kur ieradušies visā tajā, tur kaut kāds tā kā pieminēšanas vērts. Es domāju, kur jūs visi tarakāni bijāt, tad, kad jums nebija tas piemineklis Pārdaugavā nojaukts, tad jūs kam tur negājāt baigi uz to Salaspili nelauzāties. Tagad jums tas piemineklis nav, tā jūs tur pa kaktiem kaut kur tur šiverēties, jā, uz Salaspili pēkšņi jūs atcerēties, ka tur arī ir kaut kāda piemiņas vieta. Nu, stulbi, es redzēju, ka arī Brēmanis, tas, kurš Rūdis ir aizbraucis, tur arī kaut ko savā nepiespiestajā stilā runāja. Bet es kaut kur viņu saprotu. Grefcov arī tur bija, protams, kur Rūdis tur Grefcov. Un Rūda arī pirms tam, tā kā nebija neviens Brēmana redzējis tādā Salaspilī, es domāju, jā, tā kā viņš guļ ar Grefcov, tad tas skaidrs, jā. Un Grefcov, man liekas, točni tādas, spēcība za pabiedu beibu, vai ne? Un tā viņi saka, tur davai jābrauc, jā. Ja nē, es tev visu seksu saskaitīšu un ielikšu savu veco eskorts laika cenu, tad tu redzēsi, jā. Ai, smieklīgi, jā. Kas vēl par to laiku? Es nezinu, vai tas uz 9. māju vai nu, var sakot, starp 4. un 9. māju es redzēju, ka Ogres ir keis izskanējis, jā, Helmans ir uzbūvējis kāpnes tur no beigta Krievu galvaskausiem. Nu, nē, viņš it kā tur no kapiem tur kaut ko salicis un kāpnes uzbūvējis, un tur tāds baigais kīpišs. Es domāju, tiešām tā ir, ka tu ej kāpa muzejā iekšā, un tur apakšā tu redz Oļeks, tur nezinu, 22., 45., nu, diez vai. Tā kā tas arī kaut kāds tāds fufels. Smieklīgi likās, jā, ka tur tas, viņi tur to Krievu līķim tur noģērbuši, laikam asiņaino formu stērpu izstādījuši. Tas ir smieklīgi, ja tas ir Helmans, jo man liekas, ka Helmanim mājās pagrabā arī ir kaut kāds tur viņu reketu laika 90. gadu ienaidnieki, kaut kāds tur izbārziņi, ja, pie galvas, ne tā kā medniekam tur visādi briežu galvas, alņa galvas, tur meža cūkas galvas, ja, tad tur virs kamīna karājās, ka Helmanim pagrabā arī kaut kas tāds, tur šīs nesamaksāja tur par kažoku vai vēl kaut ko. Nu, tas bija reāli stulbi, bet reāli smieklīgi. Man nav, protams, ilūzijas par to, ka kaut kādā citā muzejā, kur ir visādas cauršaudas bruņas un kaut kādas kara laika, vienalga kādas kara laika, kaut kāds tur ekipējums, ka tas ir tā, mēs tagad speciāli replicēsim, pasūtīsim, pašūsim. Es pieļauju, ka tas ir tieši tāpat kādam tur kaut kur novilkts vai kā, bet šis case, tā mūsdienās liekas bišķī tā kā, es nezinu kā, tu gāji, tu ieraudzīji to beigto Krievu, novilkt viņam to visu, ne? Ok, labi. Nu jā, tā kā tā un tas bija, jā. Ko es vēl, kas par smieklīgi ar ziņu no Latvijas bija, kā Rasnā Rašista Kņazev, tur, kas sēž Latvijas radio 4, jā, viņi tur kaut ko ar ēķi runāja, un ēķis sāk atbildēt latviski, viņi tā pagriez pirksts, un ēķis tagad tāds skolnieks sāk stostīties krieviski, un tā Kņazev tāda, Kņazev, es neatceros, kā viņi sauc. Tas ir tik daudz, ko es zinu par 9. māju visā tajā, tik daudz, cik es tur piedalījos. Es domāju, pienācis laika paskaitīt naudu, pastāstīt, kas un kā, kur un ko, jā, jo, kā jau teicu, daudz domā, ka nav jau vērts tur braukt vai kā. Ir vērts braukt, tiešām ir vērts braukt, un es jums pierādīšu tagad, kāpēc. Mēs rudenī jau bijām līdzīgā, tas bija mazliet lētāks, tas bija, protams, arī klases zemāks. Zikā, mēs jau cilvēks vienkārši, mēs no laukiem, man saule ir, šmiga ir, ūdens ir, super, brīvdienas, juhu, ko vairāk vajag. Dāma tomēr tāda, viņa tur vairāk ir bijusi tai Turcijā, viņa ir daudz reizes bijusi Turcijā, viņi tur tādi izvēlīgāki, viņi tādi, tajā rudenī, kur mēs bijām tajā viesnīcā, viņi tur tā bija tāda
Tā nebija pilsētiņa, tas bija tāds milzīgs, neatceros, cik tur stāv, kaut kā 10 vai 11. Un, mēs uzbraucām augšā un tāda, tas skaties augšā, te logi nav tīrīti. Es domāju, come on, tas vienīgais cilvēks, laikam, kas man prātā neienāk piekasīties, ka tur logi nav tīrīti. Man liekas, pie tiem logiem tur pēdējie, kas tur tika klāt, bija celtnieki, kad šito būvu visu uzbūvēja. Tur neizskatās, ka tur kaut kā loģiskā veidā, ja tu neesi supermenis vai tev nav kaut kāds drons lidojušais vai tev helikopteri nenolaiž, ka tur vispār varētu tikt klāt. Lai es piekasītos, ka tur kaut kāds putns uzkakājas un nav notīrīts. Tā, nē. Bet, ja par šmīgu, tad sāksim ar to, ka, teiksim, atšķirās tā šmīga, kas bija tajā rudenī. Tur vienkārši tur pie bāra, tur bija viens bārs, tur bija viens pludmales bārs, tur, kā jau teicu, kaut kad šovā 8. tev traktoriņa izgāž pie jūras. Tur ir tas pludmales viens bārs un viens bārs pie baseina, un tu stāvi tādā rindā, un tur tev vienkārši tā gāž alkoholu. Un tur pagājušo un ka jā, tas alkohols ir sūdīgs. Šeit, šajā hotelī, kur mēs bijām, teiksim, ne hotelī, kāpēc es pa hoteli sauc? Nesauksim pa hoteli, tas drīzāk ir turismu ferma. Šajā turismu fermā, kur bijām, tur viss bija vislabākajā kārtībā. Alkohols labs, un tie, kas saka, ka viņi tāpat tur viss šmaucās, es domāju, ka nē, viņiem nav jēgas šmaukties ar labu alkoholu. Nav tā, ka viņi tur labu konjaku un labu viskiju pudelēs, tur čīvas vietā ieliek kaut kādu viskiju Aleksandru no Latvijas. Es domāju, ka nē, jo iedomājies, tur ir tās turismu fermas, ir ferma pie fermas, un ja kāds šitā sasmērētos, tad konkurenti vienkārši viņi izņirka, tas, man liekas, nākamajā dienā tikt taptu zināms visiem tūroperatoriem, un neviens vairs baigi negribētu ar viņiem sastrādāties. Tā kā tādā ziņā viss ir tīri. Labi, tātad katru dienu mēs ēdām. Protams, ka mēs ēdām. Un, zin kā, mēs ēdām 3 reizes dienā, un mēs garšīgi ēdām tiešām. Un tur, kā teicu, tajā pilsētiņā tur bija. Nē, vēl tagad ir. Tur bija 15 bāri kopā, ieņem 15 bāri. Labi, ne visi varbūt sezonas sākumā strādāja, bet arī ar 5, kuros mēs pārsvarā uzturējāmies, pilnīgi pietika. Ja? Nav obligāti taisīt bāri tūri. Vēl jau vairāk tev visur jebko lej pa velti, tā kā atliek tev tikai pateikt, ko tu vēlies. Pavisam arī 6 restorāni, ja? Ir viens lielais restorāns, kur ir viss kopā. Lai saprastu, ka 6 restorāni, tad ir viens tas lielais kopējais, kur tu vari visu dabūt. Tur ķīniešu ēdienu var samaisīt kopā ar zīvu, uzlikt tur tos jēra ribas, tur vēl visu kaut ko, tur kaut kādas jūras veltes samaisīt ar kaut kādiem tur saldumiem, visu vienā bļodā samaisīt kopā, strēpt iekšā uz nebēdu. Ja? Principā tāds brančs tīpa. Un tagad padomāsim, cik vidēji brančs Rīgā maksā. Ja? Vidēji brančs Rīgā. Es pie optimistiskākajām prognozēm. Es saku, ka 30. Es zinu, ka kaut kur tas varbūt ir vairāk, varbūt kaut kur ir mazāk, bet es saku, ka 30. Un vidēji tad mums tad 19 ēdienreizes sanāca. Tad 19 reizes 30 ir 571 par ēdienu. Vien mēs būtu notērējuši, ja mēs nebraukt all inclusive. Ja? Protams, tas ir tikai ēdiens. Kā mēs zinām, brančā alkohols nav iekļauts, tad mēs arī pie šie pieturamies. Un katrā tajā ēdienreizē, protams, par alkoholu. Jā, es esmu alkoholiķis, ko padarīsi. Rīt sākās pie brokastīm ar šampanieti, pusdienās viens alus, vakariņās arī viens alus. Varbūt 2 ali, bet tas arī viss, jo pēc tam atsevišķi tu iesi dzert uz bāriem, tu nesēdies restorānā dzert alu, tāpēc, ka tu esi tur atbrauc, tur ir sauli, tur ir plus 27, tu ko Rīgā varēsi pasēdēt iekšā. Atsakot, rēķinām, ka vidēji alus maksā 5 pie mums, un šampaniešu glāze, teiksim 6. Es atkal optimistiski rēķinu. Tātad, par to vien, mēs tur 6 šampīši, 5 pusdienas, bla, 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 bla. Ēdienreiz alkohols, tas ir jau 101 eiro mēs tā ierēķinājām. Tātad tas jau šobrīd jau ir 671 eiro, to esi tikai nodzēris. Tālāk, kafija no rīta ir sūds, jā, tas amerikāno, ko tu var paprasīt, tas ir diezgan liels mēsls. Tur kaut ko var pasprasīt, bet ir atsevišķi viena tāda vieta tajā vietā, tajā pilsētiņā, kur tā īstu turku kafiju. Un atkal man nav iemesli melot, jo tā kafija tiešām ir tāda, ka tu iedzer tur, man laikam kafija pietiks turpmākajai dzīvei. Un tad viena tāda tasīta apmēram 4 eiro maksā, tā kā 7 dienas mēs tur tādu par tasītei pēc brokastīm izdzērām. Tātad tas ir vēl 28, tas jau tāda ir jau 699 eiro. Un diena vēl nemaz nav sākusies. Mēs ejam uz pludmali. Ko mēs pludmalē darām? Mēs pludmalē alkoholu pārsvarā mojito un aperolīti dzērām. Tā kā vidēji tas ir 8 eiriki. Ja mēs skatāmies pēc kaut kādām vidējām cenām Rīgā, ja, tātad rīt cēlienā mēs skarbā rutīna rīta cēliens līdz pusdienlaikam tu pie baseina, un pēc tam, pēc pusdienām līdz vakariņām, kad slēdz pludmali, tu esi pie jūras. Atsakot, ja pie baseina mēs vidēji kaut kādas 5 izdzeram līdz tam pusdienas laikam, es tev saku, es esmu alkoholiķis, bet tur štīrī savādāk.
tad tas jau ir tā, tu jau esi cik jau sarēķinājis, jā. Dienas laikā, teiksim, pie jūras tu izdzer vēl kaut kā, pieņemsim 8 kokčiks. Pie tam atgādina, ka tur bārmenim nav problēmas, tev uzjaukt dubulto. Viņš reizēm tev nemaz neprasa, viņš tev vienkārši uztais, viņš atnes aparoli un saka double vai dvainoj, attiecīgi kāds bārmenis, jā, kuru valodu viņš prot. Un kur viņš izvēlās komunicēt. Tā kā tas arī tev jāierēķina vēl prātā, tā kā tādas lietas vēl ir iespējams, ka tu jau esi sen pārdzēris jēgu Latvijā. Tur tur šķīrīs savādāk. Tātad pie kā mēs palikām pie pludmales kopčikiem, tas sanāk apmēram, tiksim, pēc tām cenām, tātad, kā tur bija 8, jā, 8 kokčīši pa 5, tas ir 40, tālāk tā. No rītā vēl, var sakot, 104 eiro dienā, 104 eiro dienā, pilnas diennaktis, 5, tātad 520, plus vēl, teiksim, pirmajā reizē mēs tikai pēcpusdienā trāpījām, tikko ielidojām, pēcpusdienā trāpījām uz tiem dienšķiem 8 un pirms izlidošanas vienu pēc brokastiem, jo, vienkārši jau bija tā, tā atteistām bačakam skalojumai kastē, tas korķis jau tā, tu vienkārši saprot, ka tev vairs nelien iekšā, jo es kaut kādā brīdī vienkārši čurāju dzīvu mojito ārā. Tā. Tātad tas vēl tad sanāk 592, jā, 592. Itogo vakars vēl nav sācies, tas ir štuka 290. Štuka 290 par alkoholu. Mīļā, es tagad iedomājos, kā mēs te Latvijā dzīvojam? Mēs ārprāts. Es nesaku, ka es nedēļā tādu summu notērēju. Es vienkārši saku, ka ja mēs gribētu šitā pat uzdzīvot Rīgā, ir galīgā. Tātad vakars vēl nav sācies, bet tāds cipars jau ir. Vakar kokteļi, jā, te jau visu ir vēlā naktī, teiksim, jā, tur jau ir elegants glamūrs, tur visādi tur mākslinieki uznāca. Ir labi, kas labāks, kas sliktāks, tur nerunāsim par to kvalitāti, kas tur bija, jā. Brīžiem tur kaut kādi Bon Jovi jāksti dzied, brīžiem tur kaut kādi tādi deju trupas uzstājās vairāk vai mazāk kvalitatīvi. 2 bija forši koncerti, 2 bija tādi plus mīnus liels džēzes sastāvs, tāds vidējs orķestrs ar elegantu dāmu vakar, lai tā dziedāja. Džēzes standarts, bet tas arī ir loģiski, kāpēc, lai tu dziedātu kaut kādas tur īpašas lietas un kaut ko baigi gudro. Tas bija forši, jā. Protams, iedomājies, ka vēl par to tev būtu atsevišķi jāmaksā, jā. Un tad vakar kokteils, un mēs vidēji rēķinam, es nezinu, es saku 8 kokteļus mēs noteikti izdaram, atkal daudz no tiem ir dubultie, varbūt kādu vakar ātrāk, varbūt kādu vakar vairāk iedzēram, varbūt kādu vakar mazāk. Tad kaut kādā brīdī tu izdomā, ka varbūt kādu tīru šotiņu ir jāpamēģina kaut kādu tur. Vienu vakar izdomājam, ka rakī jādzer tā kā tur ar to ledu vispār jau. Atsakot, alkoholisms katrā gadījumā. Un šobrīd kopā caur rumpīt nedēļas laikā man sanāk pēc visiem aprēķiniem tādiem, iluzoriem sanāk štuka 771 ēriks, tu esi izlaidis cauri. Ej, tu nostā. Sākās pats jautrākais. Kā jautrākais? Tev jau arī jātiek uz turieni. Jā, tā kā, pat paskatījos fiksi tādu ātro researchu uztaisīju Rīgā Antālija. Mēs lidojam ar tiešo reisu. Vidēji 150. Kaut kad lētāk, kaut kad sēdi naktī, ķer piedāvājums. Viss ir atļauts vienai personai uz vienu galu apmēram 140, jā. Man rāda 142. Jā, labi, davai, 140 sarēķināsim. Tik un tā, tas ir 300 par lidošanu, prom atpakaļ, tas ir vienai personai atgādina. Tālāk taksis. Mūs tiešām aizved ar, kā jau teicu, ar tādu busiju, kam ir tonētie logi, kurš ir tāds, tā kā man dāma teica, tādu mafijas augstākais galsbrauc turku seriālos vai arī Erdogans, jā, pats pārvādā tādu. Mēs divi tā, mēs vienkārši, cik eleganti tu izkāp no lidmašīnas un tev tur sagaida un pie busiņa tu aizēji, tev iedod turoperators tur to busiņu numuru, tu aizēji sameklē stāvvietā un tu redzi, ka tur ir tikai 2 vārdi. Tavējs un mūsu abu vārdi tur ir un vienkārši mēs tā kā karalis un karaliem tur braucam, jā. 75 kilometri mums jānobrauc, es paskatījos takšu cenās reālās, tagad šobrīd, cik Turcijā maksā taksis, atkal, protams, vidējā pēc komforta un kā tikai ne. Vidēji 50 tas maksā, tātad uz turien un atpakaļ, tev sanāk 100 pat taksi, tātad kopā tas viss, jā, tātad 300 lidošanu pieskaitām, kopā tas jau ir 2171 eiro. Un sākās jautrākais, tev kaut kur ir jādzīvo. Protams, tu vari lidot bombzī, lidot bombzī, tas ir kā, tas ir, zini, tā kā tu vienkārši uz lidmašīnas spārnu, uz ķeblīšu pasēdi, vai ne? Tātad, tu vari kaut kā aizkulties, tu vari nakšņot uz soliņiem un tā tālāk. Ticiet man, es esmu visādos caurumos nakšņojis savā dzīvē, visādās, tur negribētos teikt pasaules malās, bet Amerika, jā, ok. Var sakot, visādos caurumos esmu gulējis un man tas vecums ir pārējais, es negribu kaut kur tur kaut kādā hostelī gulēt un tā tālāk. Ja man nav pretenzijas, es varu to izdarīt, bet tas nav ilgstoši, tas nav tā, ka tu aizbrauc ar otru pusi vienkārši pabaudīt vasaru, nezinu, patusēties, jā.
Un tā kā tev ir kaut kur arī jāmeklē dzīvošana, 6 naktīm. Un es tagad skatos tur citai Booking. Tāds jēdzīgs hotels vidēji 6 naktīm uz šobrīd nevar dabūt, ja es kā uz nākamo nedēļu skatos, tad jēdzīgi var dabūt par 420. 420 vienai personai 6 naktīm 420. Nu, tas izskatās ok. Es redzu, ka izdevīgākais piedāvājums ir 267, bet te izskatās, ka tu gulies vienā gultā ar Hasan, viņa brālēnu, un vēl tur būs blaktis, jā, un kaut kur vēl trakumsērgas irstoši kaķi staigās apkārt. Tātad izvēlamies to par 420, un mums sanāk, ka uz nepildu, teiksim tā, uz nedēļu. Tavs brauciens vienatnē, ja tu neizvēlies, ja tu gribi dzīvot tā kā all inclusive, tā kā es te aprakstīju, tad tas tev izmaksātu 2590 ar kapējkām. Jep, tā es gribu teikt, ka mēs divatā aizbraucām daudz lētāk nekā šitā summa. Es negribu skaidrs teikt, bet tā summa nav tik liela attiecībā pret iegūmiem. Tā kā, teiksim, 2560 par šito visu es neesmu gatavs maksāt. Dievs, cik es ļoti neesmu gatavs maksāt par tādu, vai ne? Lai tu nedēļu vienkārši tupu degradētos. Tas nekas kā tur jūras malā un Turcijā un viss, bet jā, ja tev tas all-inclusive iekļauj visu šitos te labumus, jā, visu ēšanu, visu, tā kā es domāju, ķeriet ciet, ņemiet. Tur nav vispār varianti, tur ir jābrauc, tas ir jādara. Un tā kā tādas lietas. Ok, tā, kur mums ir kaut kāds signāliņš? Mums vēl ir 10 minūtes atlikušas, jo šitā izskatās ir kasete no abām pusēm pierunāt. Jā, es pat pamanīju, ka Latvija un Uganda paraksta nolīgumu par savstarpējo gaisa satiksmi. Es domāju, pagaid Uganda, Latvija ar Ugandu, jo tā jau ir ļoti jocīgi, ka tas Air Baltica tur lido labi. Uz Antāliju vēl nav tas trakākais variants. Antālija tas skaidrs turismu galamērķis, tur daudz tūru operātori piedāvā visu šitās lietas, tas ir ļoti ok. Bet uz Ugandu. Uganda nav kaut kāda Putinam draudzīgā valsts. Nebija ne tā, ka Ugandas prezidents tur sēdēja tribīnēs blakus Putinam 9. māja parādē. Putins jau tā slēpās aiz tā ķīnieša lielā, kāda viņam bija, Čimčirim, un baidījās, ka tikai kaut kāds Ukrainas drons neatlido. Jā, Uganda. Nafigā. Labi, es neesmu iedziļinājies, es redzu tikai virsraksts, es pat netaisos lasīt. Ko es gribēju teikt? Jā, starp citu vēl par to 9. māju. Tas bija jautri, ka tajā brīdī, kad izziņoja to parādu un ka Ukraina paziņoja, ka tās sarkanais laukums, tā kā tur ir daudz militāru personas, tad tas kara laikā tā kā legit mēģis par ko bombīt. Tad nafigā viss tur tie Putina draugi atteicās lidot, bet tas jautrākais bija tas, ka tajā pašā laikā tā Turkish Airlines bija atcēlusi apmēram kaut kādas 40 reizes, ja nemaldos, vispār uz 3 dienām kaut kur uz to, vispār uz Krieviju kaut kur. Un es tiešām domāju, ka iebraucot lidostā, mēs tur satiksim baurojošu Krievu baru, kurš kaut kur, ar apsāras tādā aplokā tiek turēt, viņi tur ārdās un nāša rāša, tur viss šitas možam pavtarīt, un vienkārši viņas nekur neved, jo, uz Krieviju neviens netaisās lidot, tāpēc, ka kurš riskējas ar savām lidmašīnām un tā tālāk, jā. Lūk, bet nebija nekas tāds, neredzēja nekur šitos aurojošos Krievus. Vienu reizi es redzēju kaut kādu, labi, es domāju, ka es dzirdēju drīzāk kaut kur no tās bērnu baseina puses, kur tie animatori tos sīkos izklēdēja. Man likās, ka es dzirdu kaut kādu Krievu aurojumu. Мы победили! Visticamāk, tas bija kāds pārdzēries papucīts, kurš savu bērnu, bet es nezinu, kāpēc iedomājos, ka tas varētu būt arī vienkārši Krievs, kas ir aizgājis pašapliecināties uz sīkajiem tur šautriņu konkursā, viņas vinnēt, vai viņas visu tur cīņā pieveikt vai peldēšanā pieveikt, jā, mazums kā. Izņemot to vienu, to tarakānu sievieti, ko jūs minējāt, to Georgu Lentīti, tur nekas tāds nenotika. Bet, jā, tas no vienas puses par pilnīgi žēl. Ja par lidostu, protams, projām mūs aizved atpakaļ arī uz lidostu ar tādu pašu komfortu, kā mēs atbraucām. Arī tas bija ļoti patīkami. Lidostā mēs trāpījām mazliet ātrāk. Mums vēl nebija tā kā, tur pat bagāžu reģistrēšana, zinām, pie kura tur lodziņa būs. Tad tur izziņoja, mēs aizējām, mēs ar dām stāvam, mēs tādi, viena no pirmajām, katrā gadījumā 10-15 minūtes maksimums tiksim cauri pie visu šitā, tā kā sāksies reģistrēšana. Un gaidām, un nekas nenotiek pilnīgi tā, ka nekas nenotiek, un izrādās kaut kas nomainās, un tagad tā rīna jau ir milzīgi sastājusies, ja tas viss lidmašīna, viss pasažieri garā desā ir sastājušies.
Un tablo nomainās, tad, ka pie citām kasēm jāiet, ir pie citām tām checkpointiem ir jāiet, tur čekoties iekšā, un tu tāds, un, protams, kā tie, kas bija pirmie, tādi kā mēs, tie pēdējie visa rinda, tieši pretējā secībā, aizgāja pāri visam tā lidostai, nostājās tur, un mēs esam reāli paši pēdējie. Mēs tik ilgi stāvējām, gaidījām, kamēr mēs tiksim līdz tam. Un tur tādā iespējams jauna meitene, kur, ne tā jauna, gan kā meitene, gan kā darbinieca, ja tā lēnāk varbūt ietur visu tādu bīļešu drukāšanu un bagāžai un vispārējais. Un tu stāv. Domā, ja tas Air Baltica lidos tik lēni atpakaļ, kā te strādā, tad mēs līdz Eirovīzijas finālam netiksim mājās. Bet te mēs esam. Ok, vēl man ienāca prātā, ka jāstartē ir uz pašvaldību vēlēšanu ar programmu nākamajā reizē, ka kaut kādu vecrīgu mēs varam padarīt par all-inclusive vietu. Iedomās, tu samaksās savu kaut kādu štuku uz gadu un ej pa vecrīgas krogiem, ēd, ko gribi, ielies, ko tev vajag, viss tev apkalpos, viss tev pienesīs klāt, viss tev ielies mutē, jā, viss meitenes stāvēs rindā, baros tevi, jā, jo tu esi nopircis šo te ekskluzīvo biļeti, all-inclusive, tu varēsi iet jebkurā krogā vecrīgā, pasūtīt jebkuru dzērienu. Tādā veidā tas gan būtu forši, vai ne? Sagribējās. Labi, tas viss šajā reizē. Vēlreiz atgādinu pierakstīties šo 8 kanālam. Es zinu, ka es te stundu norunāju pārsvarā par Turciju un pārsvarā par visu šito, bet es ceru, ka jūs sapratāt, ka all-inclusive nav nekāds sūds. Nav arī nekas baigi labs, jo kaut kādā 6. dienā tev, protams, jau ir kaut kur pāri acīm. Tu domā, vēl vienu nedēļu tu šitā nevarētu novilkt. Jā, tu būtu degradējies, tu būtu tā kā tas. Zini kā, ja tā Karls Skalbe būtu, kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties, rakstījis kaut kur Turcijas krastā, tā laimīgā zeme, kur viņš tur iekūlās, tas jaunieklis, kur tie cilvēki dzīvoja, tie kunkulīši un tur tās karotes aiz debes malas varēja aizspraust. Es domāju, ka viņš tur tā vieta būtu attēlot kā tā Turcijas turistu ferma, kurā Eglīts tagad ar dāmu nedēļu pavadīja. Un tur vienkārši lēnām tiešām par sivēnu pārvērstos, jā, vai arī no tevis pagatavot pēc tam no rīta brokastis citiem iebraukušajiem, jo nevar būt, ka visi ir tik forši. Pēc nedēļas norēbjās, tad jau, protams, tu tur var sākt izvēlēties visādas lietas un vietas, kur braukt, kur iet, tu tur var sākt pirkt ekskursijas. Tev jau parādās interesi par to, kas notiek ārpus žoga, bet ārpus žoga, tur baigi diez kas nav. Vēl aizmirst pateikt, ka mums piesējās kaut kāds vietējais veikalnieks, kas bija iekšā tajā teritorijā. Viņam tur viņš tās šūbas, tos kažoks un ādas tirgo. Viņš tāds izdzird, ka mēs latviski runājam, nāk klāt. Tur, jā! Izrādās, ka viņš saka, viņam Rīgā arī ir veikali, viņam ir Lietuvā veikali, un viņam ir Viļņā veikals kaut kāds, un viņš rāda, ka viņam Viļņā tur viņas dāma, tur kaut kāda tur pārstāvi ir, un viņi tur tīkla direktori. Nē, Latvijā, jā, un rāda, tur kaut kāds, un tur redz, ka tas ir Lietuvas numurs priekšā, jā, tas nav 371. Un viņš kaut ko pavisam var gribēja mums notirgot kaut kādu savu tur to šubu, un atkal jau tā, kā es teicu, lai arī cik dārgi tas izskatītos, lai arī cik dārgi tas liktos, bet tik un tā tev, tu neesi baigi pārliecināt, ka tas nav no naktī pazudušo turistu matiem taisīts apģērbu gabals, lai arī cik labi tas izskatītos. Viss, paldies! Tiekamies pēc kaut kad. Es nesolu kad, jo šodien mums ir kas? Hokejs, mums ir Eirovīzija, mums ir hokejs. Wow! Nebūs jau laika kaut kādu vispārējo atkal kaut kādu stulbiņu lasīt, kas notiek apkārt un rīķī, bet tas jau nav te mūsu mērķis. Labi, čau, paldies visi, kas ir klausījās. Ir forši. Mēs tiksimies pavisam drīz. Pierakstieties, parakstieties, padalieties, spiediet laikus, spiediet abonēt, Šovs 8 kanālu, Spotifyā drīz, Šovs 8 kaut kad. Pagaidām visu labu. Ok, ejam klausīties prātu vētru. Nevienam nesakiet.